24. gadā man uz sejas parādījās sarkani pleķi. Protams, es apmeklēju ārstu speciālistus, gan dermatologu, gan alergologu, gan arī acu ārstu, oftalmologu, un tā 2 mēnešus no vietas asins analīzes, testi, diētas, speciāli sūtītas ziedes, saules aptiekā, un uzlabojumu nebija. Un tad es iepazinos ar naturopāti, kas pastāstīja man par veselības koncepciju. Tas nozīmē, kad organismu attīra no toksīniem, kas ir uzkrājušies mūsu šūnās, no patogēnās floras, tie ir parazīti, vīrusi un tā tālāk. Manā gadījumā nebija variantu, un es ļāvos un izgāju visus 3,5 mēnešus organismu attīrīšanu, kuru varēja apvienot gan ar darbu, gan ar ceļojumiem un dažādiem apmeklēt pasākums. Tas nav tā, ka tas vajadzētu sēdēt, jāsēž mājās. Lūk, uzlabojumi man bija uzreiz, jau 1. mēnesī man pazuda alerģija. Uz sejas nebija vairs neviena sarkana pleķa. Tad es esmu atteikusies no aptiekas. Nav tādas vajadzības, es visu varu saņemt ar dabas produktiem. Es nelietoju vairs statīnus, jo holesterīns ir normas robežās, un arī man vairs nav kandida. 2 gadu laikā kandida nav uzliesmojusi, kas man arī ļoti priecē. Jo iepriekš es atceros, ja bija kāds mazs stresiņš, tad kandida vienmēr mani apciemoja. Lūk, ko es iesaku arī tev un citiem cilvēciņiem, ja ir veselības problēma, kas tev traucē dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, pamēģini, tu jau neko nezaudēsi. Manā gadījumā, un es ļoti daudz citus rezultātus zinu, un man ir tagad liels paziņu loks, kad ir ļoti daudz tiešām labu rezultātu, izejot veselības koncepciju. Tikai jāļaujās. Lūk, tie ir mani rezultāti, un ar katru reizi, kā es attīros, parādās arvien jauni un jauni rezultāti. Arī pa šiem 2 gadiem es tikai tagad, šobrīd esmu mazliet saaugstējusies, bet imunitāte un vielmaiņa ir ļoti uzlabojusies, un arī pa 2 gadiem man ir -6 kilogrami. Tā kā rezultāti ir fantastiski, jebkuram es iesaku to pat, ja nav veselības problēmas, bet tīri profilaktiski attīrīt savu organismu no uzkrātiem toksīniem, ko mēs uzņemam ar piesārņotu dabu.